Sveicināti grāmatu, gudrību un bibliotēku draugi. Šodien nobeidzās ļoti nozīmīgs posms Latvijas bibliotēku attīstībā un modernizācijā. Un vēlos vispirms pateikties visiem tiem, kas ir aktīvi šajā procesā piedalījušies, kas ir pielikuši savu roku tur, kur tā bija vajadzīga, un palīdzējuši mums pārveidoties par modernu valsti, kurā katram iedzīvotājam joprojām ir šī iespēja, kas ir agrāk vienmēr bijusi, piekļūt gudrībām tradicionālā veidā caur iespiesto vārdu un grāmatām bibliotēku un veikalu plauktos, bet kas arī ir spēles šo soli uz priekšu modernā pasaulē, kur valda elektronika, kur valda jaunas tehnoloģijas un kur katram cilvēkam, jaunam vai vecam, pilsētu vai lauku iedzīvotājiem, ir jāapgūst un jāiepazīstās ar visām tām iespējām, ko modernā tehnoloģija mums piedāvā. Mēs nevēlamies redzēt nevienu Latvijā, kas paliktu atstumts no tām iespējām, ko sniedz modernās tehnoloģijas. Vienam tēlam bija 3 dēli, 2 gudri un 3 muļķis. Un mēs, latvieši, esam vienmēr sevi identificējušies ar šo 3. dēlu, tāpat kā daudzu citu tautu folklorā, ar to, ko tie gudreļi, tie, kas ir pie varas, mazliet nonicina, bieži viņam dara pāri, viņa atstumj, jo mūsu vēsture, diemžēl, mūs tādā lomā nereti ir nostādījis. Bet, ja palūkojamies šā 3. dēla likteņos mūsu un citu tautu folklorā, tad atceramies, ka viņš, protams, ir tas, kas ir tas īstais gudrība nesējs, kas zina pareizās atbildes, kam drošā prāta un sirds siltuma dēļ ir vienmēr iespējams izdarīt to, ko gudrie brāļi, tā sauktie, ja tie, kas sevi pa gudriem iedomājas, ne tuvu nespēja izdarīt. Bet, padomāsim, atcerieties savus bērnības pasakas un teikas. Kā tas gudrais palika, kā sakot, 3. vietā un 3. tēva dēls kļuva par 1. un par karaļa valsts un princeses ieguvēju. Kā viņš to izdarīja? Viņš bija pietiekami gudrs, lai būtu gatavs pieņemt padomu un palīdzību. Viņš bija labsirdīgs, palīdzēt gatavs, atvērts, citus uzklausīt, un viņam nāca šī brīnišķīgā palīdzība no negaidītām personām un vietām. Viņš ieguva burvju priekšmetus, kas palīdzēja viņam sasniegt šķietami neiespējamo. Un 3. tēva dēls beigu beigās ar šiem maģiskiem priekšmetiem, ka tā padomājam, darīja daudz ko modernais cilvēks, piesēdies pie datora, ar pirkstu galiem, rokas pastiepienā, ir spējīgs šodien izdarīt. Šodien jebkuram ir iespējams ar pirksta nospiedumu dabūt zināt jebkuru faktu dažu minūšu laikā, un, ja viņam šķiet, ka viņa vecuma dēļ, jeb pagātnes izglītības dēļ nav gluži šīs mākslas, lūk, mums tagad ir pilna Latvija ar īpaši sagatavotiem, trenētiem bibliotekāriem, kas savu agrāko un pazīstamo māku un prasmju vietā, jeb tām vēl pa virsu, ir apguvuši iespējas ļaudis iepazīstināt ar to, kas viņiem agrāk ir bijusi sveša pasaule. Šis projekts mums ir bijis ļoti liela mēroga. Latvija ir pateicīga Bill un Melindas Gates fondam par viņu dāsno atbalstu Latvijas projektam, kas izgāja konkursu un tika atzīts par vērtīgu esam. Tie ir bijuši vairāki gadi ļoti intensīva darba. Šis darbs ir tagad sasniedzis savu zināmu kulmināciju un jau uzrādījis skaidri redzamus labus rezultātus.
Es aicinu visus bibliotekārus turpināt savu labo darbu, nesot tiešām mūsu gaismas pils gaismu ikvienā Latvijas nostūrī, lai gaismas pils šeit Rīgā paliek kā simbols, bet lai tas gaismas tīkls, kas plēšās par visu Latviju, ik katram vienam lauku iedzīvotājiem, ja mazas pilsētas iedzīvotājiem, sniedz tās pašas iespējas, kādas ir katram rīdziniekam, un lai visa Latvija kļūtu par zinību zemi. Lai jums visiem veicās, un paldies par labi veikto darbu!